Ja Jēzus paliek mūsu spēks un kliņš, lai tumsas valdnieks būtas naidā spins. Ko panāks viņš? Pats dzīvais Kristus mūsu sargs, mēs uzvarēsim. Kaut ir naidnieks, spēcīgs bargs. Mums visiem kristiešiem ir mērķis viens, lai esam modri, kad skan Jēzus klauvējiens. Viņš padomu mums īstu katrā brīdī dos, reiz uzticīgos savā valstī vainagos. Parādīšu, cik tālu es esmu tikusi. Tētis, mamma, un mums ir vēl jāuztaisa šodien bērniņš. Tātad ņemam galviņu, nogriežam sutažas diegus, divus, saliekam kopā un ar karsto līmes palīdzību mēs šo galviņu piestiprināsim. Ieliekam caurumiņā. Piestiprinās galviņa. Nostiprināsim vēl apkārt. Lai piestiprinās, lai nebīdās laukā. Pagaidīsim nedaudz, lai izžūst. Noliksim malā. Un tagad mēs ņemsim, man ir šāda pudelīte, un tīsim apkārt ap pudelīti diegu. Veidosim meitenītei kleitiņu. Tinam labi daudz. Būs rozā kleitiņa meitenītei. Var paņemt kartonu, nav obligāti pudelītes jāņem, bet tas, kas man tuvāk bija pie rokas, to es paņēmu. Lieku un nogriežam nost. Tagad noņemam nost no pudelītes, jeb no kartona, ko jūs esat paņēmuši. Izveidojas šāds. Tad mēs liekam te pa vidu caurumiņu. Te būs tā galviņa, ko liksim iekšā. Un divi diedziņi pa vienu pusi velkam ārā rociņām un pa otru pusi. Tā viena rociņa būs un otra rociņa. Un galviņa ir vidū. Tā rociņas paceļam gaisā
Un tinām ar šo pašu diedziņu, kā bumbulīša tādu galiņu, aptinam tādu. Tinam šādi, ja? Tādu labu brītiņu, piespiežot stingri visu. Un izveidojās tāds. Un tad mēs nostiprinām šo bumbulīti, lai netinās ārā ar diega mezglu. Sasienot viņu. Tā, lūk, šādi viņš izskatās pagaidām. Tātad apakšu mēs jau varam pārgriezt pušu, lai tā kleitiņa mums ir kārtīga un pielīdzināt var, lai viss ir vienādi, bišķi īsāku to kleitiņu uztaisīt, jo meitenītēm garas kleitiņas nevelkā parasti. Mammas velkā garas kleitiņas. Šādi. Tāda kleitiņa mums iznāca. Tad mēs varētu pielīmēt smuku rozīti viņai priekšā. Būs smuki. Pielīmējam rozīti priekšā meitenītei. Jā, lai ir smuki. Ar smuku rozīti meitenīte būs. Tāda. Sakiet, kas meitenītei trūkst? Jā, matiņi. Tātad mums vajag matiņus. Paņemsim dzelteno diegu un vienāda garuma griežam šo diegu. Tāpat kā puisītim, vidus daļā mēs sasienam šos matiņus visus vienu kopu, vienā sainītī. Sasienam kopā. Un ar karsto līmi mēs līmēsim klāt matiņus. Tātad centrā ieliekam līmīti un mēģinam likt klāt matiņus. Matiņi mums izveidojās. Un frizūru veidojam, kā mums patīk, ja? Priekšā īsākus. Aizmugurē varbūt garāki, ja? Tātad, un paliek mums vēl
rociņa, ja? Šīsim rociņas mēs vēl. Gribu piesiet, lai jūs tā labāk redzat, kā es te pīšu. Rociņas. Meitenīte negrib klausīt, kā jau visi bērni. Tā. Un tad rociņām, kā parasti, mēs pie šiem diviem pieliekam klāt vēl vienu diedziņu. Un tad pinam no labās puses un no kreisās puses taisno pīnīti. Šādi, ja? No vienas puses un liekam no otras puses. Tā mums veidojās taisnā pīnīte. Audē mezgls tas ir, ja? Tā veidojās meitenītei rociņa. Un pieliksim arī meitenei plaukstiņu pēc tam klāt. Tāpat kā tētim un mammai likām. Tā, te mēs jau liekam iekšā bumbulīti. Divus diedziņus liekam iekšā un divi būs ārpusē, nostiprinot, lai turās. Negrib viens iet iekšā. Divus liekam iekšā, mēģinam dabūt viņus cauri, dabūjām, ja? Šeit iet, un tad mēs nostiprinam ar audēju mezglu. Lieko nogriežam nost. Ja? Un tieši tāpat mēs darām ar otru rociņu. Saliekam diegu uz pusēm un pinam no labās puses, audē mezgls un no kreisās. Un veidojās mums skaista rociņa. Tā iet mums jau otrā rociņa pinās. Šādi, ja?
skatāmies rokas garumu, lai iznāk meitenē vienādas rociņas. Ja garums atbilst, tad varam meklēt nākošo bumbiņu. Jā. Tā. Un veram iekšā. Šos divus saliekam kopā. Veram iekšā. Un nostiprinam ar audēja mezglu šo bumbiņu. Un lieko mēs nogriezīsim nost, kad ir pabeigts nostiprināts. Lieko nogriežam nost. Tagad mēs atsiesim šo meitenīti. Viņa mums jau tikpat kā gatava ir. Viņa jāpieliek pie apļa, pie mammas un tēta. Pie mammas un tēta jāpieliek arī kāda meitenīte mums ir skaista. Tāda. Tātad ņemam šo apli, kur ir mamma un tētis, un liksim mammītē blakus meitenīti. Šādi, ja. Ar karsto līmi. Ar šo līmes palīdzību mēs stiprināsim klāt. Tātad iznāk ar karsto līmi, ka mums vajag viņu likt šeit klāt. Meitenīte ies tieši tur klāt. Nu, tā. Ir skaista ģimenīte. Tētis, mamma un bērniņš. Un lai mūsu ģimenes apvienojās mīlestībā, sadraudzībā, un, protams, vispirms ir mūsu kungs, trīsvienība, svētais gars, kas mūs vada, lai mūsu ģimenes visas pasaulē ir vienotas. Un palīdzēsim cits citam, jo mēs esam visi vienoti. Āmen.